ir atstājis telefonu kabatā. Ja, un ejot, ir ceļš jāuzmanās ar šiem te skāriem jūtīgajiem telefonu aparātiem, kur kaut kur piespiežoties, tātad tiek veikts savienojums. Diezgan bieži ir gādāts ne tikai ārģēris, bet arī šeit Latvijā, ka klienti runājot vienkārši un elementāri aizmirst uzspiest podziņu, lai saruna beigtos. Kas ir ļoti būtiski, tātad vienmēr turēt slēgtu telefonu ekrānu, lai viņš vienmēr būtu, tā teikt, slēgts, nolokots, lai, piemēram, liekot lādēties vai kaut kā savādāk pieskaroties, nesanāk, ka nejauši mēs piespiežam pirkstu paši nepamanām, bet, zvans aiziet. Klients var sarunāt ar operatoru, ka, pieņemsim, pie šādas summas es gribu būt brīdināts, un uz dotu brīdi gan mums, gan arī es pieļauju kā mūsu konkurentiem, viss darbos diezgan precīzi. Te ir vēl viens paņēmies, ka klients varētu sevi aizsargāt no nepatīkamām vai ārkārtīgi liela negaidītām izmaksām. TV2 izņēmuma kārtām gatavs piekāpties un rēķinu par dīvaino zvanu tomēr neiekasēt. Lai gan Bita apliecinājis, ka zvana savienojums no Krievijas ar viņu klientu un Latvijā tomēr ir noticis. Mums ar konkrēto klientu ir bijusi diezgan veiksmīga ilgadīga sadarbība, un līdz ar to uzņēmums uzspēr soli un iet pretī klientam. Inga apliecina jau saņēmusi īziņu, kā apmaksa par mistisko zvanu tiks sakta, un mammai par to nebūs jāmaksā. Skaidrīt Niktiša, Ivo Vējs, Vēstule. Interesanti būtu uzzināt, kāda ar mobilajiem sakariem saistīta tehniska cilvēka viedokļa, vai ir iespējams tāds tehnisks, tautas valodā sakot, gļuks. Vai, kā teica kolēģi, hakerisms arī, piemēram, Jā, šis zvans... Bet tas vispār ir tehniski iespējams, ka vienā galā cilvēks netīšām nospiež piezvanīt otram cilvēkam. Tas ir iespējams. Man ir zvanīts no kabatas un no Somas vairāk. Es esmu tā bijusi arī. Arī vēl piezvanīts no Somas, jā. Nē, bet otrā galā cilvēki jāpasaka klausu. Lūk. Un pusotru stundu jāaptur. Bet tieši tā, acīm redzot, kaut kā tas ir iespējams. Tie dārgie zvani, ne tikai Krievijā, piemēram, Āfrikā viena no dārgākajiem zvaniem, un vēl jau, protams, ir jāatcerās, ka ja kādu mobilo datu lietošana arī maksā naudu, un ir bijuši cilvēkiem gadījumi, ka tad, ja tas internets tiek izmantots kaut kur ārzemēs, tiek vairāk 1000 eiro rēķins, un, protams, šoks un krētas baigas. Tas pirms vairākiem gadiem, kad viens Latvijas pilsonis Āzijā bija nolēmis paskatīties filmu savā mobilajā telefonā. Bet raidījuma turpinājumā, cienījamie skatītāji, mēs parunāsim par gāzes noplūdēm mājokļos un arī cilāsim to briesmīgo jautājumu par to, kāpēc gan neviena institūcija nevar joprojām vecākiem pateikt patiesību par viņu bērnu nāvi.